Kāda starpība starp dārgākiem un lētākiem elektriskajām zobu birstēm? Tur ir savas nianses no ražotājiem, vai jūs izmantojat Oakley zobu birstes, vai, piemēram, Philips Sonicare zobu birstes. Bet, teiksim, tā tīrīšanas kvalitāte, kas pats galvenais zobu birstes, cik labi viņi iztīra mūsu zobus, vienalga lētākā vai dārgākais modelis, viņas iztīra diezgan vienādi. Protams, tur ir nelielas starpības, bet netika grandios. Galvenokārt, kas maina cenu, ir pirmkārt, cik maigas galvings ir iekšā komplektā. Jo vairāk galvings, jo lielāka cena. Pēc tam nāk dažādi aksesuāri, piemēram, vai ir ceļojuma futlārs iekšā, vai ir sienas magnetiskais turētājs, vai, piemēram, ir tāds ceļojuma futlārs, kurā to zobirstu var arī uzlādēt. Un katra šī papildus feature aksesuārs maksā naudu. Tāpat ir modeļi, kuriem ir, pieņemsim, jau vairāk tīrīšanas režīmu, var manuāli regulēt intensitāti. Vai, pieņemsim, Oakley'nam šie te jaunākie modeļi ir jau pat ar skārienu jūtīgu ekrānu un mākslīgā intelekta balss brīdinājumiem. Vai tas palīdz uzlabot tīrīt zobus? Tiešā veidā, protams, nē, tur, protams, var strīdēties, vai viņš tur, palīdz un pamāca labāk, vai to vajag vai nevajag. Bet globāli lētākās zobu birstes no labajiem zīmoliem, pieņemsim, kā Philips Sonicare vai Oakley, iztīrīs jūs zobus tieši tikpat labi kā dārgākās. Vienkārši ir jautājums, vai jums ir nepieciešami visi tie aksesuāri, kas ir noderīgi, manuprāt, kā, piemēram, ceļojuma futlārs vai sienas magnetiskais turētājs. Un tad ir tādas features un lietas, ko es personīgi vismaz neizmantoju, kas ir arī tas mākslīgā intelekta balss brīdinājums. Protams, ir interesanti no sākuma paspēlēties, pasīties, kā viņš strādā, bet ikdienā es to opciju esmu savai zobirstē izslēdzis ārā.